otrā spēja ir emociju nolasīšana un vadīšana. Ja? Tad augsti apmaksāti profesionāļi, viņi jūt. Lai viņi varētu just, pirmkārt, viņam ir jājūt pašam sevi un jāsaprot, kas notiek apkārtnē un vidē. Es burtiski vakar par savu sievu par šo runāju un stāstīju par šo metodi. Uzdot sev jautājumu, katru reizi, kad tu esi sarunā ar kādu, ar savu sievu, ar savu bērnu, ar savu potenciālo klientu, priekšnieku vai vēl kādu, ja tu jūties neērti, es esmu pārliecināts gandrīz vai par 80% vai 90% vai varbūt 99%. Ja? Tas cilvēks otrā pusē izjūt vismaz daļu no tām emocijām, kuras tu izdzīvo cauri, jo viņas nevar vienkārši nokrist no gaisa. Un tāpēc, tad, kad tu esi savā tikšanās reizē, tur nezinu, ar savu priekšnieku, ja? Tas cilvēks, tāds amatieris, kurš nespēja nolasīt šīs emocijas, viņš vienkārši turpina bērt un stāstīt.